Labdien, cienījamie sportā draugi! Runā un rāda Ventspils. Latvijas futbola virslīgi jūsu uzmanībai. Futbola klubs Ventspils uzņem paziņas no Daugavpils ar nosaukumu Daugava. Pirmā spēle virslīgā šīm komandām šai sezonā, bet kopsumā otrā tikšanās reize. Un vienai no komandām ir jau pamats domāt par revanšu. Tie ir Ventspilnieki, kur zaudēja Daugavpiliešiem kausisiņas ceturtajā finālā, viesos 1-2. Tā kā ir par ko Ventspilniekiem revanšēties. Nu, vispār vēsturīti interesanta starp šo divu pilsētu komandām, par to kaut kad došien vēlāk spēles gaitā. Atgādināšu. Sāksim ar sastāviem. Nu, tādi, neteiksim, pašķidri, bet nav neviena, ne otra komanda noteikti savos labākajos sastāvos. Sāksim ar viesiem. Daugava, vārtos Aleksandrs Lasovs, pirmais numurs, tālāk laukumā Sergejs Prokopins, 13. numurs, Aleksandrs Ivanovs, 24, Kirils Ševeļovs, 17. numurs, Jānis Radevičs, numur 2, Georgij Čihradzē, numur 4. Sapratu, vienīgais šobrīd Gruzīnu pārstāvis Daugavai šajā te spēlē pieteikumā. Jegaņis Kosmačovs, numur 23, Ilja Bogdanovs, numur 19, Eriks Kokins, numur 21, Murats Gusēnovs, numur 3, un Andrejs Arlāšins, numur 22, komandas galvenais treneris Viktors Demīdovs. Un futbola klubs Ventspils, vārtos komandas kapteinis Maksims Uvārenko. Daugavpiliešiem arī kapteinis ir vārtsargs Aleksandrs Lasovs. Kaspars Dubra, numur 2, Antons Kurākins, numur 3, Tornīkie Tahnešvili, numur 7, Visvalds Ignatāns, 8. numurs, Simons Pauļus, numur 9. Tik tā visi ļoti tradicionāli un saprotam futbola draugiem. Debitē šodien virslīgā starta pieteikumā Ventspils futbola audzēknis Eduards Tīdenbergs, numur 14, ir nācis šogad laukumā, bet pirmo reizi spēlē pamatsastāvā. Francisko Ince, numur 19, Vadims Jančuks, numur 20, Ahmets Abdulataofiks, numur 22 un Oļegs Timofejovs, numur 32. Atkal jau skaidrs pamatvērtības Ventspilniekiem. Nu, spēlē Tīdenbergs pamatā tāpēc, ka Jurijs Žigājovs savainojuma dēļ izlaiž šo te maču. Po jau nav arī Rečīčka Ventspilnieku rindās. Tā kā traumiņa sezonas sākumā nedaudz ir paretinājuši Ventspilnieku rindas. Nu, jau minēja, ka arī Daugava nav labākajā sastāvā. Bet, nu, kā parasti to arī uzsver treneri, jā, protams, tā ir problēma, bet, nu, tāpēc komandas tiek komplektēts, lai šādās situācijās atrastu variants, kā spēli nepazaudēt un kā komandas spēku jaudu nepazaudēt. Protams, spēle citādāk kļūst, citādāk sastāvs spēlē, bet cits jautājums. Vai tās ir problēmas pašiem, vai tās ir problēmas sāncensšiem, kuriem jāspēlē pēc nedaudz citādāk sastāv, citādākiem spēlētājiem. Un Daugavpils par tādu Tīdenbergu daudz ko izdomāja, nezinu. Un piespēle uz Jančuku, Bum nenonāk pie viņa. Un Bum atpakaļ vidējā zonā. Jegaņis Kosmačovs uz mirkli bija ar Bumu, cilvēks, kurš savulaik nesājis arī FK Ventspils kapteiņa apsēju. Un bijis arī čempions Ventspilnieku rindās. Presingo viesi Ventspilnieku laukuma pusē, bet mums paliks Ventspilniekiem. Jā, galvenais tiesnesis šodien ir Vadims Direktorenko, un viņam uz līnijas palīdz Haralds Gudermanis un Aleksejs Griščenko. Šāds te oficiālais saraksts, nu vēl var visu kaut ko saukt, neiedziļināsimies masieros un administratoros. Skatīsimies uz spēli. 65. mačs ar šīm tām divām komandām. Tā kā jubileja šodien, pagaidām labāk klājas Ventspilniekiem, un šajā situācijā šeit Ince nepārāk labi nospēlēja uzņemot Bumbu. 36 uzvaras Ventspilniekiem, 18 mači beidzās neizšķirt, 10 reizes uzvarējuši Daugavpilieši. Nu, atcerēsimies pagājušās sezonas pirmo spēli ar šīm divām komandām, vienkārši nenormāls mačs. Ventspilnieki no 0-2 un 1-3 atspēlējās un izrāva uzvaru ar 4-3 kompensācijas laikā jau šķiet Žigājos, nemaldos, guva vārtus, uzvars vārtus.
Un Ventspils sāk sezonu līdz ar to ar šādu te uzvaru. Vēl vienā mačā Ventspilnieki viesos uzvarēja 1-0, un Ventspilī ārkārtīgi svarīgā spēlē 0-0 noslēdzās. Svarīga spēle cīņā par zelta medaļām Ventspilniekiem tā bija. Un šeit to bija arī Daugavpilieši. Daugavpilieši man bija svarīga spēle medaļu sakarā, tā kā tāds ārkārtīgi svarīgs mačs noslēdzās neizšķirti. Tagad pagājušajā sezonā nav zaudējumi pret Daugavpiliešiem Ventspilniekiem. Šajā sezonā kausā pamanījās tomēr zaudēt. Ints tālu atlaiž bumbu. Kļūda labojās pat no sevis. Pats palīdzēja šo kļūdu pats sev labot. Ahmets jau otro reizi šajā mačā skaisti apspēlē pretspēlētāji. Kas būs tālāk? Ignatāns piespēl sodu laukumā. Ahmedam droši vien bumbu aiztikt nevarēja. Tur jau Simons Pauļus bija atvilcis kāju. Bet, pēc citiem tā arī netika. Bumbojās Ventspilnieki, jo, kā redzams, Daugavpilieši šodien spiež uz aizsardzību, kas droši vien īpaši arī nepārsteidz 5 spēlētāji faktiski aizsardzībā. Kas tagad? Nesaprotās tur aizsardzība. Un Pauļum, Pauļus arī negaidīja, ka tā notikuma pavērsīsies. Caur Vāsvam bumbu, protams, neizsit. Varēja būt ātrāk pamanījis šāds te notikuma pavērsiens, un tad droši vien varbūt mēģinājis kaut kā bumbu pieturēt. Dauga uzbrukumā pagaidām nekas vairāk par saspēlēšanos nav sanācis viņiem, un atkal nesaprotas Daugavpilieši. Prokopkins vienkārši Šuvārneko izdara piespēli. Spēle sāksies tādā ļoti prātīgā tempā, bet to lielā mērā nosaka lūk šis te Daugavpils piesātinātais laukuma vidus un pat aizmuguri, teiksim tā. Kaut kas līdzīgs kā spēles kādas konto pārgāja otrajā puslaikā šeit Ventspilī. Redzot, ka Ventspilnieki tālās piespēles ļoti labi atrod adresāts un ļoti bīstam. Tas ir Ignatāns tagad. Tiek pie bumbas Ignatāns, lieliski spēlē Vlasovs. Kaut ko brīnās Ignatāns, nav īsti skaidrs, par ko brīnās Ignatāns. Vācers ar rokām drīkst spēlēt. To arī Vlasovs tagad labi izdarīja. Otra tāda epizode, kur jāspēlē Vlasovam. Abās pagaidām ļoti labi viņš ar visu ticis ir galā. Pirmā varbūt nebija tik bīstam. Šeit kaut kas jau varēja sanākt. Arī 5 aizsardzības spēlētājiem nesanāk apturēt Ventspilnieku piespēles šāds te. Aizgurēja Ahmets. Bet viņš mumri neņem, ļoti labi nospēlē Ahmets, Kurākins. Un izsit viņam izklupienā bumbu. Ivanovs šķiet tas bija. Tāds akrobātisks kritiens sanāca Kurākinā, bet viss tīri spēle bumbā. Viss tā, kā tam jābūt ir. Ahmets kā nesavāc bumbu, bet to bez tam atgūst, iet sodu laukumā. Ahmetam bumbu paliek, nav kas uzsīt, Eduards Tīdenbergs nedaudz pa tālu bija aizskrējis, tā būtu iespējas sist tukšos vārtos jau Eduardam, un iespēja savā debijas spēlē jau izsauties ar vārtu guvumu. Nezinu, vai futbolisti mēt pēc tam pēc pirmajiem vārtiem bumbu savākt, doši nekā neviens viņam īsti nedod. Tad ir jāatzīmē tā laimīgā bumba, un pēc tam pēc spēles varbūt jāsavāc. Tīdenbergs atkal cīnās. Bumbu uz Ventspilniekiem. Jā, pirmais tāds, jau nopietnais zvans. Divreiz tā Ventspilnieki kautrīgāk pazinīja. Atkal Tīdenbergs ir tas, ko Ventspilnieki met uz priekšu. Atkal šis tālās piespēles. Pēc spēles ar Skonto tālās spērtī slavēja Kaspar Dubras tālās piespēles. Tagad Ince nedaudz par spēcīgu. Un Vlasovs tagad jau sāk vilkt laiku. Nedaudz par āgru, es domāju. Nav jau tik karsts laiks, lai domātu, ka Ventspilnieki
ka kāds ar laukumā ir nogurs, nu tā nevajadzētu būt tam. Kām bumba Inca neredz. Nu, bet arī nepārāk veiksmīgi Guseinos tur ar bumbu apiet. Tornike. Vienkārši toka. Viens tā patīk saīsināt. Saīsin šo te vārdus. Kura toka žiga? Nu, Inca ir kiko, bet arī Inca pietiekoši īsti, lai viņi nesaīsinātu vairāk. Ignatāns. Sit Ignatāns! Un... Eduards Tīdenbergs gūst vārtus, bet aizmugurē viņš atradās. Cik žēl! Cik žēl, bet kas par sitienu Ignatānam sanāca? Nu, Vlasovs šobrīd, ja tā varētu izteikties, tiešām karsts. Glābi komandu, nu, tur gan tas tajā brīdī, kad Ahmeds dabūja garā viņam bumbu, droši nenospēja labākajā veidā, bet tagad, kas par līdaciņu, izglābi viņš situāciju un tikai līnija tiesnesis patraucēja Tīdenbergam svinēt tomēr pirmo vārtu guvumu. Kurš gan var pateikt, ka treneri nav trāpījuši, laižot šo te spēlētāju, tādu vīru kā Jurij Žigājov vietā laukumā. Inca kaut ko ilgi signalizēja, kaut galā Divtrenko bija ar viņu viensprāts un nosvilpās. Nu, domāju, Inca domāja par aizmuguru, bet beigās auts sanāca Daugai. Daugavpilī Ventspilnieki 11. minūtē ielaid vārds, tūlīt 11. minūte sāksies. Tiesa nav Džamala Dželešvili, jau kādu laiku nav Daugavas sastāvā. Viņš bija tieši pirmā vārta autors. Sidians! Nu, nedaudz patrenēja. Vienkārši Uvārenko Kosmačovs. Tagad tā uzreiz nevaru atcerēties un saprast, vai Kosmačovs ar Uvārenko kādu laiku bija kopā Ventspilī. Uvārenko ļoti ātri pārcēlās uz Čehiju. Man šķiet, ka varēja būt, ka viņiem ceļi krustojās. Kosmačovs tomēr ilgu laiku šeit spēlē, tad nespēlē, tad atkal atgriezās. Nu, man skatījumā pusēs, kurš noteikti no savu potenciālu varēja krietni vairāk izspiest. Kaut kādu iemeslu dēļ tas nenotika, varbūt vienkārši, kā mēs teiktu, nepareizajā klubā ārzemēs uzspēlēja. Noteikti spēlētājs ar Latvijas izlases potenciālu, kurš gan līdz galam nav realizējies, un droši vien, ka diez vai realizēsies. Asi spēlē pret Kurākinu jau otro reizi, un tagad tur jau noteikuma pārkāpums. Viens no diviem, Kokins vai Prokopkins, īsti nesaprat, kurš tad bija tas spērējs. Tagad tas bija Pauļus, neveiksmīgi nospēlē Pauļus, pašam jāiet palīgā. Uvārenko atrisīt šo situāciju. Ne, pārāk. Labi, tur viss bija. Ahmeds Abdulatofiks. Nu, nebija aizgur. Ai. Tomēr bija. Nu, nesos, tad vai nedaudz pātru iedeva Jāņčuks piespēli vai par vēlu. Pirmajā rāvienā piespēles nesekoja. Ahmeds it kā atgriezās atpakaļ aiz aizsargiem, bet acīm redzot tomēr neatgriezās. Bija tāds uz jautājumu zīmi, nu, diemžēl jautājumu zīmi izvērsās apstiprinošā teikumā, jā, bija aizmugur. Timofejovs šķiet retā reize, kad bumba nonāk šajā te flangā, vairāk pa vidu un kreisajā flangā bumba uzturās. Un Dūbra skaisti spēlē. Nu, precīzi, galvenais precīzi. Aizsargiem skaistākā spēle ir tad, kad viņi nospēlē tik precīzi, ka Sandašiem vairs nav nekāda izreča, ko bīstam pasākt. Šī bija tā epizode. Protams, auts. Tas var būt bīstam, redzēsim. Nu, bumba lido tālu. Nav gluži mārcošs metiens no Jelgavas. Bet arī, lūk, stūris. Viņam gan Kosmačovs dodas pie stūra karodziņa.
Ja es nemaldos, ja neko neesmu palaidis garām, tad pirmais stūrsitiens pie kādas no komandu vārtiem. Nu, bet te pašā laikā jau vismaz trīs bīstams moments varam saskatīt pie Vlasova vārtiem. Ko Daugava standartā panāks? Standartā nepanāk pagaidām neko, bet uzbrukums var turpināties. Kosmičova atkal bumba. Nu, tur jau 2 Ventspilsnieki klāt. Nu, kā redzam, no pirmajām minūtēm Daugava jau pamatīgi aizsardzībā sēž. Nu, un tādos gadījumos, protams, standarta situācijas ir ļoti svarīgas. Un Vārenko saņēmis ir sitienu. Viss būs maksam kārtībā. Jā, Maksims Vārenko nav tur Uva vai Uvar. Kā es teicu, ka patīk saīsināt Ventspilsniekiem vārdus. Nu, viņš vienkārši Maks ir arī īsāk, protams. Tornike rāvienu uztaisīja, nedod pat taisno Dubriņam piespēl, tagad gan viņš bumbu būtu saņēmis, ja nepatraucāt Radevičs. Bet tagad Tornikiem bumba uzkāp viņš uz tās, un moments izbeidzas līdz ar to. Atkal Tornike šeit taisa asumus, kurā
Pirksts aizstāvīja. Ofiks, vajadzēja gan jau biedriem viņam pateikt priekšā, ka var nesist pats. Pamet uz vidiņu bumbu. Bet nu ko spēlētājiem, kurš tiešām ir rezultatīvs, kurš var gūt vārdu šā situācijā, kā gan viņam pārmest, ka viņš izvēlējās sitiem pa vārtiem. Nu, bumba tā šoreiz paliecās. Ko tur var darīt? Neko. 3 vārdu gūmi ir Ahmedam, 4 Jančukam, nu nesanāk mēs mēģinām tā ilgstoši uzturēties Sāncenšu laukuma pusē, neko neļauj arī pasākt Daugavpiliešiem, bet droši vien par to nav nekāda liela sajūsma Ventspilsniekiem, ka Daugavpiliešiem nekas nesanāk, jo nesanāk jau arī pašiem vēl piedevām. Zaudē tagad Bumbīnsa, Guseinovs, Prokopkins aizmugurē. Guseinovs pārmet Prokopkinam, nu iespējams, ka jā, nenolasīja situāciju, daudz brīvas vietas bija. Daudz ap sevīm bija savāds liela kompānija Guseinovs, bet sanāca, kā sanāca. Sanāca aizmugur. Nu, ties arī piespēle bija jau aizmugurs. Tā kā šajā ziņā arī ir par ko pārdzīvot Guseinovam. Nesanāk piespēle Jančukam. Nu, var saprast, ka Ventspilsnieks teicis līdz šim tā stabili nesanāk apspēlēt Sāncenšu aizsardzību. Nu, tad kaut kā uz ātrumiņu, gribās uz ātrumiņu, uz pārsteigumu momentu. Pagaidām, nu jau minūtes vairākas, no kādas minūtes, nezinu, 12, ne, varbūt īsti nesanāk šo te aizsardzību apskriet arī. Labāk saprotas laukumā Daugavpilieši. Neļauj Tornikas Sāncencim ilgi domāt, ko darīt ar bumbu.
sapņot par to, kā nu izlaidīs to ārā. Mēs liekiem auts. Kurākins tāda ar bumbu. Kokins nolasa visu informāciju no Tornikas acīm redzot. Timofejevs! Nedomāju, ka tas bija sitiens pa vārtiem. Viņā bija doma tāda, ka pamēģināšu varbūt līdz Ahmedam bumba aiziet. Tagad Dubram nepārāk labi sanāk ar galvu nospēlēt. Timofejevs arī nepārāk pārliecinoši spēlē. Bet gal galā viss labi beidzās. Nebija liela grūtība Vārenko šeit sist bumbu projām. Par kaut ko lamāts tiek kāds no spēlētājiem. Nezinu, vai arī Ahmeds izskatījās, ka tikai uz Aleksandru Ivanovu šeit te tiesneši aizrādījumi attiecās, iespējams kaut kādi vienkārši vārdi, kurus sabiedrībā parasti skaļi nerunā, varbūt kaut kādi pats pretenzijas tiesnesim, ka tas ziņā Devturenko ļoti tā konkrēti norādīja, ka pietiek, es gan atklausījies, pietiks. Man ir kartiņas kabatā, ja vajag parādīšu. Gusēnos ar 3 neuzvar, un turklāt Pauļum vēl iedot pa galvu. Nu, mēs būs Lietuvietim viss kārtībā. Gatavs viņš turpināt spēli. Insā. Vitālijs Smirnov vietā Ince parādījās Ventspils sastāvā. Nu, pagaidām ar saviem pienākumiem godam tiek galā, ļoti neatlaidīgs un brīžiem asis tiešām spēlētājs. Ir jau 2 brīdinājumi viņam. Mums tik Jurijam Žigājam, ko šodien nespēlēja, ir, ja es nekļūdos, 3 brīdinājumi jau, tas nozīmē, ka vēl viens brīdinājums un var izlaist spēli. Nākamais mačs Ventspilsniekiem ar Spartaku arī savā laukumā. Jau reizi 3. Kurākinam sāpīgi. Direktorenko dots noskaidrot, cik tieši sāpīgi. Jā, Kurākins tomēr dosies neliela medicīnisko apskati. Atcenam no vārtiem jābūt, Vārenko jau kārto bumbu. Tā arī viss notiksies. Pusstundu paskrējusi, negribētos teikt vējas pārniem. Kaut ko nedaudz varbūt asāk brīžiem gribas, brīžiem. Nu, cīņa ir, tā ka komandas spēlē bez intereses, bet, protams, būtu vēlme momentus biežāk redzēt. Ince gāžās, Gusēnos atvainojas, spēles epizode sanācot nesmuks tāds kritiens uz muguras, uz astes kaulu, teiksim tā. Protams, tur Gusēnos neko rūpi negribēt. Cīņa par bumbu sanāca, kā sanāca. Tā, diemžēl futbolā ik pa laikam jāatkārto šis te teiciens. Visu izrēķināt nevar šādos te sporta veidos. Es domāju, arī šahā var iedzīvoties kādreiz netīšām savainājumā, bet futbolā to jārēķinās. Gusēnos tagad apspēlē Insu, apspēlē arī Ignatānu. Ince īsta būvu netrā, bet pietiekoši samulsina būdīgo Krievijas leģionāru, lai kļūdītos viņš piespēlē. Jančuks turās kājās, piespēlē Ahmedam, bet tur Vlasovs. Nav tas slaidākais vārdsargs Vlasovs, iespējams tas brīžiem viņam traucē, bet spēle lasa lieliski. Pozīciju vārtos izvēlās lielākā daļā gadījumu lieliski, vai bieži vien ļoti lieliski, kas to, ka varbūt kāds auguma centimetrs kādreiz pietrūkst, ļoti labi kompensē. Atkal Gusēnoši uzmanības centrā. Atkal no viņa puses pārkāpums. Ahmets. Tīdenbergs. Bumbojās Ventspilsnieki labajā flangā.
Pauļos sanāk piespēlēt tālāk, bet Timofejos bumbu nenoķer tomēr. Nu, Pauļam ik pa laikam tādas bumbas apstrādes problēmas, ne tikai šajā mačā, gadās tā viņam. Nu, bet spēlētājs, kurš var visādi mocīties un piepieši vienā brīdī izdarīt kaut ko tādu, ka visiem muti paliek vaļā. Kaut vai tā pati spēle ar Daugavpils Daugavu pagājušajā sezonā. Vieni vārti viņam, turklāt ļoti labi un ļoti iespaidīgi vārti. Jančuks dodas uz randiņu ar vairākiem uzreiz. Nu, sarežģītu. Priekšā slaidāk stāv un turklāt viņi ir daudz, nu tad, protams, sarežģīti. Riskē Ventspilsnieks savā laukuma pusē. Ar Lāšīnas galīgi citienam tā arī netika. Nu, droši vien Ventspilsnieks var būt priecīgi, ka netika, jo nedaudz pašķīda aizsardzība. Un atkal Pauļam nesanāk piespēle. Dubra labi nospēlē, nu ko, pārsteigums, Dubra dodas reidā. Dubra nekur nedodas, saņem sitienu pa kāju, Svilps gan nav. Un Kokins izlaiž bumbārā, pēc nelielas sadursmes ar Kurākinu. Nu, Dubra saņem pamatīgi sitienu pa kāju kausa izcīņā tieši tajā brīdī, kad guva vārtus. No sāniem saņem pamatīgi triecienu. Izskatījās tiešām ļoti dramatiski, nu, par laimi vairāk izskatījās nekā bija. Jo nākamajā mačā Dubra bija atpakaļ un viss kārtībā. Tikai stiprs sasitums. Tāda neteiksim, ka panika Ventspilsnieki rindās, bet nedaudz apjukuši Ventspilsnieki. Tāds iespaidīgs aizsardzības mūrs pretī. Pie standartiem īsti tikt arī nesanāk pagaidām. Nav. Uzlaustās spēles arī nesanāk šo aizsardzību. Gan jau pārtraukumā treneri zīmēs, līmēs, graizīs un spriedīs, ko darīt, kā panākt, lai uzbrukums būtu bīstamāks. Timofejovs. Nu, lai gan Tidenbergs aktīvs šodien ir un divreiz jau vārds apdraudējis, bet gribētu teikt, ka šī gāja trūkums tomēr jūtams. Atkal Divturenko kaut kur grib parunāties. Bija aizdoms, kā asins uz kājas ir Kurākinam, ne, tur vienkārši nosmērēts, viss kārtībā, nevajag medicīnas palīdzību, jo, kā zināms, ar asinīm atklātām spēlēt nedrīkst jau kādu labu laiku. Tornike. Labi, Tornike Timofejevam. Timofejevs labā ātrumā. Pietur viņu. Piespēle. Kām piespēle? Piespēle nekām. Varēja krist Timofejevs tur uz sodu laukuma līnijas. Jo skaidrs, ka pieturēja viņu. Tornike. Jančuks. Nav atkal tālajā flangā neviena. Un Ventspilsnieki nedaudz uzķēruši tādu vājumu brīdi Sanečiem, nedaudz paikusi kaut kur aizsardzību. Nu, dzeltenā kārtī tagad jādod, bez šaubām apspēlē, bez kādām problēmām Prokopkina Ignatāns. Un Prokopkinam neatlika nekas cits kā parautais krekli Ignatāni, jo, nu, priekšā viņam bija pamatīgs brīvais laukums. Nebūtu liela grūtība viņam aizbēt labā sitienu pozīcijā. Nu, pēc tam vēl uzreiz divi aizsargi palika aiz muguras viņam. Nu, tā kā es teicu, brīvas vietas daudz. Ignatāns arī šajienas var uzsist. Tā uz ēnas līnijas nolikt bumbu, tieši Ignatāns varbūt tā labāk redzēt. Saprast, kā sist. Svilpēs sitiens. Piespēle tā ir, nesanāk sitiens Incam. Ar pakaus Inca uzsit, nu jāskan atpakaļ tagad. Vlasovs gan pārāk nesteidzās, bet, nu, Daugavpilieši labprāt aizskiet, kādā pēdējuzbrukumā. Kurākins, nu, ja viņš tā gribēja, tad nospēlēt tiešām lieliski šobrīd. Inca pārdzīvo, varēja uzsist noteikti viņš labāk. Tagad izstās, ka augsts nedaudz ir
kā mēs teiktu, apslinājis, turējās pie ausinca. Atņem bumbu Jančukam. Tālāk gan Kosmačovs netiek. Un tagad piespēle Insam. Un cīņa tur turpinās tomēr. Aizgulēs nedaudz Insa, bet nu jau Vēstpilsnieki atguvuši ir bumbu. Nu, tā neliela hausa sajūta rada tas, ka daudz šo te kļūdu piespēlēs. Var arī teikt, ka Vēstpilsnieki divu cīņās brīžiem ir labāk, varbūt arī tā, teiksim. Tāds uzsēdās uz muguras Bogdanovam. Pasēdās varbūt nedaudz identitāns ar sitienu. Bija tāda burzmiņa, protams. Ja tādai burzmai bumba izskrien cauri Vācegam, noteikti ir krietni grūtāk ar to tikt galā. Tāds aprēķins arī bija. Tālajā stūrī bija mērķēts, iestrēga šoreiz gan burzmā bumba. Insā. Pauļus, kurš pirmais pie zemes pielaidīs? Daugavā nav, Vēstpils arī nelaiž pie zemes jau, tagad Ahmets pielaiž pie zemes, bet nesenāk nekas uzbrukumā. Ahmetam atkal bumba. Un pa diviem viņa atbruņo. Kokins. Pa flangu zogās Kosmačovs, bet Mājentē bija divi flangu daugavpilieši. Nu, bet uzbrukums turpinās. Prokopkins. Piespēlēs Kosmačovam, jā, bet cieniņas izspēlēt Vēstpilsnieki neļauj. Piespēles sodlaukumu. Tur labi Timofejos spēlē. Skaisti centās izdarīt Ahmets, neļauj nedaudz viņam tomēr patraucēja. Nu, tagad bez īpašām ceremonijām Bogdanovs nogāž Ahmedu, nu, un saņem aizrādījumu, ka nākamais šāda te apskaušanās kaut vai laukuma centrā veiksies ar brīdinājumu. Un mums puslaika beigām mazāk tāda cieša ir daugavpiliešu aizsardzība, nedaudz izstaipījuši Vēstpilsnieki to ir, nedaudz padarījuši mīkstāku, bet izmantot šīs te lietas, cik tā nesenāk pagaidām. Un turklāt paši lūk dažkārt, vai tas ir tā diezgan bieži, nenospēlēja labākajā veidā, kļūdās piespēlēs, Insa, Kurākinam piespēlē, Kurākins pret Kokinu, un beidzās tas 1-0 Kokina labā. Bumba atstāja laukumu, pieskaroties Kurākinam. Jau 40 minūtes nospēlētas. Kādu laiku Vācagiem tā īsti meistarība rādīt nav nācies. Dubras sit tribīnēs bumbu, o bumbu ļoti paklausīgi, uzreiz atgriežās jau uz skrēceļu. Guseinovs izskatās saņēmis sitienu. Brīdī, kad Dubras sit ārā bumbu, no kaut tāda epizode. No īstenībā pa kur vietas saņem sitienu Guseinovs. Ja viņš seju pavilc augšā kreklu vai pa kāju bija sitiens vai kaut kas vēl. Izstās kaut kas tiešām nepatīkams. Klībos spēlētājs. Vai būs spēlētājs vēl pēc tam? Pauzīti ievilkusies, tiesnesis rāda, ka jāsāk spēlēt. Visās, kas būs kārtībā ar Guseinovu, padzersies nedaudz. Cerēsim, ka arī pēc tam būs kārtībā, jo dažkārt ir tā, ka pēc pirmais šoks tev pāriet, liekas, nē, viss ir kārtībā. Pēc tam vēlāk izrādās, ka tiešām ir kaut kas nopietns. Cerēsim, ka šis nav tas gadījums. Guseinovs atgriežas laukumā. Vēstpilsnieki turpina staipīt, sācenš aizsardzību ar piespēlītēm.
No šādām piespēlēm nevar neko izstaipīt, kā tikai nopelnīt brīdinājumu. Nē, lūk, kā brīdinājums. Brīdinājums par tā saucamo niršanu zaļajā laukumā. Dubra ļoti brīnījās par Svilpi. Izrādās, šoreiz bija tā reize, kad pamatot brīnās spēlētājs, pret kuru kāds ir nokritis. 22. numurs Andrejs Arlāšins bija tas, kurš skaisti nokrit. Man izskatījās, ka noteikuma pārkāpums. Izrādās, nē, skaists tēlošanas paraudu demonstrējums. Kad laika nebija nācies redzēt par šādiem te gājieniem brīdinājums, protams, tas nav nekas ļoti rets, bet pašam man kādu laiku nebija nācies. Vismaz klātienē. Izstāst, ka viennieciņš ir uz ceturtā tiesneša tāfelītes sagatavots. Vai paies puslaika izskaņa Ventspilsnieku uzbrukumos, to tūlīt redzēsim. Atstāja bumba laukumu, Timofejevam neveiksmīgi piespēle, piespēļu statistikas, protams, man tagad pie rokas nav, pēc tam mēs varēsim apskatīties. Bet izskatās, ka piespēlēs pamatīgi klibām divām komandām. Varētu būt, ka kāda šāda te piespēle Ventspilsniekiem arī ir tieši liegusi gūt vārds. Atcerēsimies, tā pašam Timofejevam moments bija tik galā ar aizsardzību, bet piespēles sodlākumā bija nekam. Atgūst Ventspilsnieku bumbu. Nes kāpēc piespēle uz atpakaļ Ignatānam, nevis uz priekšu Ahmedam. Kosmačovs apspēlē Ignatānu. Un piespēlē Insam. Pusotrs Daugavpilsnes aptēm bija Ventspilsnieks laukuma pusē, tā kā ar šādu piespēli iesākt uzbrukumu, protams, bija sarežģīti. Cita lieta slikti, ka Ignatāns tur tā vadījās. Negribīgi šķīrās no bumbas, šķīrās pēc negribīgi atņēma viņam to, lai gan, protams, varēja kaut kā citādāk arī situāciju atrisināt, un tagad neveiksmīgi piespēle no Ahmeda. Ahmeds, protams, teica, ka Pauļus ne tur skrēja. Uz vidiņu bija jāskrien Pauļum, nevis uz malu kaut kur. Bīstam var sanākt, bet nesanāk. Pasteidzās, Gusēnos tagad noteikti varēja nesist no gaisa. Es domāju, ka pats Gusēnos to pašu saprot, ka pēc šāda sitiena ir pilnīgi skaidrs, ka no gaisa sist nevajadzēja. 1 minūte kompensācijas laika, tā jau mums rit. Tā vien izstāsta, ka pirmais puslaiks beigsies mums pa nulēm. Līdz ar to otru maču pēc kārtas mums būs šeit pirmais puslaiks pa nulēm, arī ar skonto šeit. Tieši tāpat viss beidzās. Stūra sitiens gan vēl. Tas neliela intriga, protams, rada, kur Ākiņš dodas pie bumbas. Visi slaidākie Ventspilsnieki sodlaukumā. Pie tuvā staba dežūrē Tornīke. Piespēle uz Dubru, sities nesanāk. Un kas tur bija? Tur bija šķiet spēle ar roku. Tomēr bez intrigas beidzās šis stūra sitiens. Vārti gūt netiek. 0-0 pēc pirmā puslaika. Daugavs cītīgi aizsargājās. Ventspilsnieks cenšas uzlaust šo aizsardzību. Un jādomā, šādu pašu futbolu redzēsimies otrajā puslaikā. Jā, vien nepabirs vārti, bet mēs ļoti ceram, ka vārti pabirs. Tagad pārtraukums. Dažādi sportisti, vienots atbalsts. SMS Kredit LV.
Dižākā kauja sākas. Andrew Garfields, Emma Stone un Jamijs Foks. Kulta blockbustera turpinājumā apbrīnojamais zirnekļa cilvēks 2. Kino no 25. aprīļa. Vēlies kļūt par pirmo PINS miljonāru? Līdz 1. maijam apmeklē jebkurus 3 PINS programmas partnerus un piedalies izlozē. Uzzini vairāk pinsforme.com.